Šis te ir jaunais AOC G4 sērijas monitors Q27G4ZR, kas ir principā G sērijas, kas ir tie lētie gaming monitori, 4. paudzes monitors. Šis ir QHD, jeb 1440p monitors ar Fast IPS paneli, tipa 0,3 milisekundēm response time, pelēks uz pelēku, un var overclockot līdz 260 Hz. Standartā laikam ir 230 Hz. Iepakojums, kā jau standartiņš AOC monitoriem, relatīvi maza izmēra pats statīva vai monitora balsts. Komplektācijā ir vēl DisplayPort 1,4 vats, ir arī HDMI šķiet 2,1, ir barošanas vats, tātad ir vajadzīgs tikai barošanas vats, nevis pats vēl baroklis. Statīva kāja ir ar diezgan, vai statīva balsts diezgan palielu īstenībā nospiedumu, bet, īstenībā 230 eiro cenu kategorijai ļoti atbilstošas kvalitātes uzbūves materiāli izvēlēti, pieskrūvēšana klāt kā parasti, un šie ir tie monitori, kuri varētu interesēt tos, kuriem obligāti nevajag 4K gamingu, jo vai nu, piemēram, komponenti esošajā datorā neļauj izmantot 4K vai videokartē izspiest 4K, bet gribās 27 colas un gribās skaistu bildi un gribās arī daudz megahercus izšķirt spējā. Un, lūk, monitors izskatās tad aptuveni šādi, un uzreiz pirmās lietas, kā tas kustās, uz augšu uz leju relatīvi viegli, ir gandrīz 45 grādu kustība uz malām, ir arī vertikāli uz vienu malu un vertikāli uz otru malu pagriešana, kas ir forši. Un plakans panelītis, labas uzbūves kvalitātes, nav nekas pārspīlēts, nav nekas par daudz vai par maz. Kas attiecās no portiem, tad ir tikai pats minimums, ir lūk DisplayPort un 2 HDMI porti un austiņu izēja. Viss, nekā vairāk lieka. Kad pieslēgts ir monitors, tad pirmais, ko es gribu pārbaudīt, ir tiešām šie minētie 260 Hz un kā tas strādā tai overclockotajā režīmā un kāds ir motion blur reduction pret vienkārši adaptive sync, un šobrīd ir ieslēgts tātad uz maksimumu 260 Hz, jeb FPS arī refresh rates, un cik es uz aci redzu, nekāds baigais ghostings vai tādas lietas nav novērojamas. Tālāk, ja es izslēdzu, piemēram, overclocku un pārslēdzam uz 240 Hz, vēl joprojām ir ārkārtīgi laba bilde, vismaz testā. Un atkal ir jāņem vērā tas, ka šim monitoram, līdzīgi kā citiem AOC monitoriem, tev nevar motion blur reductions būt vienlaicīgi ieslēgts ar adaptive syncu. Tev ir jāizvēlās viens vai otrs, kuru tu gribēsi. Es pieļauju, ka lielākā daļa vienkārši spēlēs vai strādās vai darbosies ar šo monitoru tieši ar ieslēgtu vienkārši adaptive syncu. Un arī, cik var redzēt, viss ir ļoti labi. Ir vēl, protams, jāapskata, pirms mēs kaut ko uzspēlējam, vai jāparunā par izvēlni. Izvēlnes pogas vēl projām klasiski šai G sērijai ir apakšā, ir jau nedaudz ērtāks nekā, piemēram, tiem, kam ir vecāki G2 sērijas monitori. Šīs te pogas apakšā viss ok, ir viena poga, kā saka, dedicated, lai pārslēgtu kādu no režīmiem, ir uz augšu uz leju poga, ar kuru tu vari ieslēgt dažādus gaming režīmus vai izslēgt kursoru un nomainīt viņam krāsu no sarkanu uz zilu, kā arī pašā izvēlnē iekšā. Viss pa lielam ir tas, ko tu sagaidi no gaming monitora. Monitoram ir arī iebūvētie skaļruņi iekšā, kuri ir, atkal jau diezgan nekādi skaļruņi, tādi ļoti mid, bet tie vismaz ir un vairāk arī pa lielam tev nevajag, lai paskatītos kaut kādu šādu tipa video un padarbotos, bet pagaidām ir jāsaka, ka
Arī, piemēram, vēl ir jānotestē, kāds ir Uniform Black, vai kaut kāda gaisma lien vai nelien cauri. Tādā normālā apgaismojumā viss ir kārtībā. Protams, tad, kad tu pieregulē gaismu apkārt tā, kā to vajag, tad var redzēt, kā ir patiesībā. Pamēģināsim padūmot. Lieliski, viss ir ātrs, zipī. Kā saka, nav nekādu baigo artefaktu, nav screen tearinga, viss kā pienākas pie High IPS, jeb Fast IPS paneļa. Labi, runāt un spēlēt kopā ir grūti, bet izskatās ļoti labi visu. Visas šīs vietiņas, viss ir ļoti labi. Labi, ray tracingu var redzēt, ka nav tas labākais izpildījums, tāpēc, ka ir arī kaut kādi ierobežojumi šim monitoram. Tas nav tomēr OLEDs, bet vairāk domāts, lai gameotu, bet, ir jāsaka, ka ļoti, ļoti labi. Dators, uz kur es vispār visu šo pasākumu laižu, ir ar RTX 5060 Ti videokarti, kas ir principā ekvivalents 3080 vai 4070 sistēmām, kas ir tādas diezgan midi sistēmas. Un, ja paskatās, tad pa lielam viss šeit ir ļoti normāli. 136 kadri sekundē apmēram, vismaz pagaidām meņu cītī. Un atliek pastīties, kā tas viss izskatīsies iekšā spēlē, bet vajadzētu visam būt super labi. Ieslēgsim vēl overdrive, man ir bomba. Es negribēju ar bumbu, bet labi. Ok, let go. Nē, es nevaru šo overdrive. Tas ir bišķi pa traku. Normālā režīmā. Jā, nav nekādas baigās izplūšanas. Kas ir gaisa? Es teiktu, ka kopumā ir tā, ka šim monitoram pa saviem prasītajiem 230 apmēram, es tur plus mīnus dešuks eiro, viss ir kārtībā. Ja vispār skatās konceptuāli aizmirstot cenu, tad uzbūves materiāli varēja būt maķenīti klasi augstāk. Ja kaut kādās lietās, kā piemēram augstuma regulācijas, varēja būt mazākas aizķeres un tādi iebremzējošie faktori, kas ir novērojami parasti lētākām precēm. Ja izvēlnes pogas varēja būt varbūt atkal nedaudz ērtāk nostrādātas, varbūt porti varēja būt vairāk, viss kaut kas varēja vēl būt, bet tad šis vairs nemaksā tik, cik maksā. Un pie šīs cenas šis ir ārkārtīgi pieejams, un es teiktu, vēl joprojām savā klasē viens no nepārspētākajiem budžeta gaming monitoriem, kuri arī itin labi der, principā jebkuru lietu darīšanā ikdienā. Vai tas būtu video skatīšanās, spēļu spēlēšana, vienkārši strādāšana uz tā. Daži no režīmiem, kā piemēram tur super ātrais overdrives, ir diezgan bezjēdzīgi, jo tie vairāk ir ļoti situatīvi, nevis tādi vienreiz ieslēdzi šādu iestatījumu un lietoja pasākumi, bet kopumā, ja ir jāskatās vai šo nepirkt, apsvērt, shortlistēt vai pirkt, es teiktu, ka lielākajai daļai cilvēku šis būs stabils pirkt, ja vajag ātri, lētu, labu monitoru, kas parasti ir ļoti tāda grūti atrodama kombinācija. Šis pa lielam to sniedz, šis nav vairs vecais outdatotais G2 sērijas monitors, kuri pārsvarā nāca standartiņā ar Full HD izšķirtspēju, bet šis ir QHD, tātad uz 1440p. Caurmērā uz tāda mid setupa tu varēsi dzīvot vēl diezgan ilgu laiku, un tad jau šāda monitora iegāde, parēķinot, piemēram, uz 3 gadiem, nozīmēs, ka tu būsi gadā, principā, nolicis nepilnus 100 eiro par šādu te monitoru. Un tā, manuprāt, ir ļoti sakarīga cena un, principā, tikai pirkšanas vaina. Ar to es domāju, ka tad arī šajā video viss. Paldies, ka noskatījies, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no citiem video. Atā!